sagaidām viesi no ārvalstīm, spīdīgo, glamūrīgo, glancēto, internacionālo Eiro! Aplausi! Sveicināti, līdzinieki! Nu ko, mīļais Lats, vai jums ir ko teikt? Latviešu tauta, jūs esat par dzimtu, par Latu, par mūžīgo, nevis citiem. Es esmu piepildījis visu kontinentu, un tagad kārta pienākusi arī Latvijai. Mīļie draugi, atcerieties dziesmas, atcerieties visu, savu dzimteni, ozolus, priedes, visu. Neatdosim nekad. Rīgā un rīdzinieki vienmēr piederējuši Eiropai, tāpēc par eiro. Labi, bļāpā, kas varam daudz un dikti, bet esam sapulcējušies, lai beidzot darbībā saprastu, kurš no jums ir spēcīgāks. Un kā gan vēl labāk mēs to varētu saprast, ja neizvēršot kārtīgu milžu cīņu un pārbaudot šīs abas valūtas uz izturību. Katrs rauns ir 15 sekundes. Lūdzu, palīdziet mums skaitīt. Uzmanību! Pirmais rauns! Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mīļie skatītāji, jūs redzat, ka pirmā raunda rezultāts ir neizšķirts. Abi ir vienlīdz spēcīgi. Tāpēc mans ierosinājums ir otro raundu izvērst ļoti elegantā, glamūrīgā kungu stilā. 15 sekundes. Un uzmanību! Otrais rauns! Aiziet! 1, 2, visi kopā skaitam! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kurš kuru? Atspīt! Un jūs redzat, atkal rezultāts ir neizšķirts. Tādēļ ļoti spraiga cīņa, ļoti sīva cīņa, un aicinu jūs saņemt visu drosmi un spēkus un uzmanību uz trešo raundu. Vīrs pret vīru! Un atkal 15 sekundes. Nu, tagad mēs sapratīsim, kurš kuru. Kad esat gatavi, varat sākt. Sākam trešo raundu. Aiziet, nu kāpēc? Kas? Es esmu kungs, vīrietis, īsts vīrietis. Es domāju, ka mēs varam ar tevi tikt šito visu skaidrā, normālā valodas sarunā. Par konstruktīvu problēmas risinājumu. Jā.